Iedomājies. Iedomājies. Man šodien atnāca pavēste no tiesas par vecu tantiņu krāpšanu. Tagad jau būs tava matemātikas skolotāja. Tu vienmēr melo viņai un saka, ka tavs mājasdarbs ir apēdis suns. Sakarā ar liela mēroga krāpniecību ar nekustamajiem īpašumiem tiek izsludināta Latvijas Republikas pilsoņa Rudolfa Bērziņa meklēšana. Atlīdzība 3 miljoni latu. Tas tik nevarētu būt es. Neko neesmu ne pirks, ne pārdevis. Tu tak zini, ka es neko nemāku pārdot. Kur vēl īpašumus? Aizdomās turētājs dzīvo Ložņu ielā 1 un viņa personas kods sākās ar 2309. Čing! 3 miljoni latu. Klau, vecīt, es te varētu uzrādīt un reāli uzvārīt. Un tas skaitās labākais draugs. Bet mēs taču varētu dalīties, ka tu iznāksi no cietuma. Tie ir viņi! Čau! Jā, vecais. Ejam basīt uzraut. Kādu basketbolu? Veči, gribat nopelnīt miljonu? Nē, viņš negrib! Kas to teica? Tava sirdsapziņa! Klausies tālāk! Netici ziņu diktorē! Rudolfs neko nav nec pircis, nec pārdevis! Rūds laikam atkal sataisīs internetā nepatikšanas. Visticamāk jau, ka nav arī neko pārdevis. Vienkārši kāds paņēmis viņu vārdu, uzvārdu, adresi un noreģistrējis uzņēmumu. Nu jā. Jā, bet kā tu viņiem izdevās uzzināt viņu personas kodu un adresi? Jā, kā? Rūdis pēdējā laikā nav reģistrējies kādā aizdomīgajā internetu saitā. Tu smejies? Labāk paprast, kur viņš nav reģistrējās. Tiem, kas reģistrējas. Pienāks bonusi, vai saprotiet? Nu jā. Un lielas nepatikšanas. Iesim pastīsimies, kā mēs tev varam dabūt ārā no cietuma. Nu, lūk.